Stambulas konvencijas kontekstā es vēlējos padalīties ar diviem stāstiem, un šie abi stāsti ir saistīti ar manām vecmāmiņām un cieši saistīti arī ar vardarbību. Viena no manām vecmāmiņām nosita apmēram 3 nedēļas pirms manas dzimšanas dienas. To izdarīja viņas toreizējais draugs, kad kārtējais sadzīviskais konflikts pārvērtās asinsspirtī. To visu savām acīm redzēja manas mammas, toreiz 7 gadus vecā māsa. Otra vecmāmiņa vēl šodien savos 77 gados aktīvi rušinās dārzā, bet arī viņai reiz bija civilvīrs. Un viņš bija ārkārtīgi jauks. Es nespēju uzskaitīt, cik daudz saldējumu kokteļus es esmu no viņa saņēmusi un cik daudz konfekts viņš dāvināja Omei. Un viņš bija ļoti strādīgs un čakls, bet tikai pie nosacījuma, tad, kad viņš nedzēra. Un tie mirkļi, kad viņš bija skaidrā, pārstrā bija daudz mazāk nekā tie, kad viņš bija uzkāpis uz korķa. Tolaik arī es bieži dzīvojos pie Omes, man bija kāds 6-7 gadi, un ļoti labi atceros to reizi, kad trietā no lauku viensētas mēs braucām uz Cēsīm, un strīda laikā Omes ierēbušais civilvīrs atņēma viņiem maku ar naudu un aizgāja prom. Tā mēs divas, es un Ome, palikām uz vientuļa zemes ceļa ar 50 centīmiem kabatā, gaidot autobusu, kas brauc ik pēc 2 stundām. Un toreiz man kā 7-gadniecei vispār nebija nejausmas, kas ir noticis, kā es varu palīdzēt šajā situācijā. Es vienkārši piesēdu Omei blakus Graimalā, un mēs gaidījām autobusu. Un par autobusu, atceros, kā šodien, Cēsu autoostā samaksāja Omes māsa, bet vēlā vakara stundā pie Omes māsas dzīvokļa durvīm uzstājīgi klauvēja viņas civilvīrs. Bija arī tā reize Omes dzīvokļa veitvarī, kad starp Omi un viņas ierēbušo civilvīru izcēlās kārtējais konflikts. Kad viņš pacēla roku, lai manai Omei sistu, es instinktīvi iestājos starp Omi un varmāku. Sāku kliegt, lūdzu apstāties, jo es savos 7 gados nezināju, kā citādāk es varu rīkoties. Šis konflikts par laimi tā arī beidzās, bet es joprojām nezinu, cik bija tās reizes, kuras es neredzēju. Un es pat nevaru uzskaitīt tās reizes, kad Ome meklēja patvērumu pie draudzenēm, un tās reizes, kad viņa zvanīja saviem dēliem ar lūgumu braukt viņai palīdzēt, jo civilvīrs palicis pārlieku agresīvs. Un šādi stāsti ir ļoti daudz, bet iepriekš mēs par tiem dzirdējām reti. Kauns, bailes, iemeslu tam ir ļoti daudz, arī pieņēmums, ka vardarbība ir ģimenes iekšējā lieta. Bet beidzot mēs redzam, ka jautājums par vardarbības izskaušanu ir sakustējies, un nebaidīšos teikt, ka lielā mērā tieši Stambulas konvencija ir bijis viens no būtiskākajiem atspērienu punktiem, lai tas notiktu. Jo būsim godīgi, ja Stambulas konvencija nebūtu, vai vardarbības izskaušana, vai tai būtu tik liela prioritāte, kāda tai ir šobrīd. Uz visu Latvijā notiekošo lietu konteksta visdrīzāk, ka nē. Daudz dzirdam, ka Stambulas konvencija ir tikai aizsaks, lai ļautu laulāties ar nedzīvām lietām, mainītu dzimumus. Taču, ja tas tā būtu, es domāju, kāds šo jautājumu šo 2 gadu laikā visticamāk jau būtu aktualizējis. Stambulas konvencijas mērķis un starptautiskā apņemšanās ir aizsargāt vardarbībā cietušos, un atgādināšu, ka tā darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi. Tā vietā, lai nodarbotos ar tiešām jēgpilnām un aktuālām lietām, kas saistīts ar Latvijas drošības un ekonomikas stiprināšanu, šīs konvencijas pretinieki novērš uzmanību no tā, kas ir būtisks. Ar centieniem denoncēt Stambulas konvenciju un domājot par savām personīgajām interesēm, tiek grauta Latvijas starptautiskā reputācija. Tā mēs tojamies Krievijas informatīvajai telpai. Bet pats ļaunākais ir tas, ka izstājoties no Stambulas konvencijas, mēs ļaujam varmākām svinēt tās mazās uzvaras un novēršamies no vardarbības upuriem. Ja Stambulas konvencija kaut par procentpunktu var uzlabot cietušo dzīvi un izskaust vardarbību, tad šī konvencija ir laba lieta, un es neredzu pamatotu iemeslu tās denoncēšanai. Tāpēc kolēģis tiešām aicinu pie malas nolikt personīgās nepatikas, ļausim vardarbības upuriem noticēt, ka viņus sadzird, ka par viņiem rūpējas, ka vardarbības izskaušana ir mūsu prioritāte un ka valsts viņus var aizsargāt. Un noslēdzot savu runu, es vēlos citēt Eiropas Latviešu apvienības sūtītās vēstules 2, manuprāt, būtiskākās rindkopas. Kā Latvijas diasporas pārstāvji, mēs pilnībā noliedzam, ka izstāšanās no starptautiska cilvēktiesību mehānisma būtu atbilstoša vai tālredzīga rīcība.
Diaspora ir Latvijas vēstnesis pasaulē. Mēs rūpējamies par valsts reputāciju, atbalstām tās drošību un starptautisko uzticamību. Un mums nav intereses rīkoties tādā veidā, kas grautu šo uzticību. Lēmumi, kas var interpretēt kā atkāpšanās no starptautiskām saistībām, var būtiski iespaidot Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas un cilvēktiesības ievērojošas valsts reputāciju. Mēs īpaši vēlamies uzsvērt Stambulas konvencijas izmantošanu kā politisks instruments iekšpolitikas vai starppartiju cīņas laukā, it sevišķi laikā, kad reģionā un pasaulē pieaug drošības un politiskās nestabilitātes riski, ir nepieņemama. Vēsturiskie piemēri rāda, ka konvencijas atmešana var kalpot kā signāls ārvalstu partneriem un ietekmēt plašāku uzticību valsts tiesiskumam. Tieši tādēļ Eiropas Latviešu apvienība uzskata, ka debates par cilvēktiesību jautājumiem nedrīkst tikt izmantotas politiskajai destabilizācijai. Paldies par uzmanību, aicinu neatbalstīt.